lietām. Kāds jūsu viedoklis? Šobrīd meklēts tik jauns tiesības sargs, notiek Saeimā vienošanās par kandidatūru starp politiķiem. Vai mums vajadzīgs cik milzīgs štats tiesības sargājošā? Tiesības sarga štats pietiek ar vienu tiesības sargu, 2 palīgiem? Šķiet, ka tiesību sargu birojas ir izaudzis laika gaitā, un šodien valdība apstiprinās pirmo 150 miljonu eiro samazinājumu pakotni. Tā vismaz plānot šodien ir valdības sēdē. Tālākajā budžeta pārskatīšanā tas būtu vērtējums jautājums, cik liels birojs tiešām ir nepieciešams. Ja mēs to salīdzinām ar citām valstīm, ir iespēja to darīt ar mazāku cilvēku, to funkciju veikt ar mazāku cilvēku. Tieši tā, līdšanie gadi griezumi, pēdējie 10-11 gadi, nekāda liela varoņu darba jau netika veikti. Tas būtu jākomentē, tā teikt, tieslietu pasaulē, ne finanšu ministram, bet vai to var darīt ar mazāku cilvēku skaitu, šķiet, ka var. Kāds ir jūsu viedoklis par SIF-u, Sabiedrības integrācijas fonda apmēriem, tā nauda, kas tiek? Šobrīd vērtējums SIF-u ir tā doma nākotnē, ka SIFs būtu galvenais tāds valsts sadarbības vai miedarbības punkts ar nevalstiskā sektora organizācijām. Tāda ir ļoti daudz. Tajā brīdī, kad valdība beigs izvērtēšanu, tad es sniegšu plašāku komentāru. Kur jūs saredzat, kur var vēl būtiski ietaupīt uz kādām struktūrām, programmām? Tad mums vajag, man finanšu ministram ir daudz ko teikt. Jā.